bez problēmām. Šitas ceļš skaitās 2 joslas. Priekšā brauc kaut kāds pussmagais, nu, tāda arī nāk pretī. Un kalnā tik augšā, kalna lejā. Mēs šodien atkārtosim vēsturi, mēs iesim uz Mokaču aiz. Un tad vēl arī brauksim ar laivu pa pazemi. Esam aizā. Arī grib tur līst, vai ne? Давай. Nesusīt? Tikai tur viņš aizies pazemē. Šajā kafejnīcā pirms laivu brauciena mēs paņēmām pa desai, lai mums ir punds bišķiņ pilns. Mēs dodamies uz laivu. Rīč, tev bail? Ir vēl. Nekas būs labi. Který se rozprostírá na ploše 98 km čtverečních. Na jeho území se nachází až 1100 jeskyní, ale pro veřejnost je přístup. Izskatās iespaidīgi, tāpat kā kādreiz, kad mēs bijām. O hrůzném činu macechy našli jí, za vlasy, za ruce, za nohy ji vytahali, odvlekli až k propasti a zhodili ji do ní. Čau! Ovo je ritīgi saulīts. Nav. Kur viņš saulīts radīsies? Čau, esam laivā. Plných lodiček, 2 metry návštěvníků z minulé sezóny. Obrovská podvodní propast 40 metrů hluboká. Je to nejhlubší čelek. Náprava pozor na ruce, nalava pozor na hlavy, pravým bokem vycházíme do skály. Manévr se totiž povede pouze jedné lodičce z 5. Pokud nevěříte, můžete... Letba, kterou teď budeme proplouvat, tajemství. O vodě z říčky Pukvy se říká, že má to zelenou noc. Kdo si s ňam pije, probíhá celou noc. Nu, Rič, kāds te iespējas pēc laivošanas? Bija forši. Jā? Jā. Tu biji satraucies? Jā. Patika? Patikās. Bet neatceries neko, jā? Nu, tad, kad tas bija mazs, tad es neatceros. Jā, tu esi bijis. Anders, vienu pakaļ?
We're touching some trees here. Are you recording? Niko, mēs tagad esam augšā uzbraukuši ar to cable car. Iesim aizi pastīties no augšas. Kā sapazināmies ar amerikāņiem, ja? Tur tas dāma bariņš pa priekšiet no Teksas. Viņām patikās, ka mums krekliņi rakstīts Teksas. Tā sākām runāt. Mēs ēdīsim te. Gribās ēst. Tā ideja, jā. Un tur ir tā aize, kur mums jāapskatās, kur tur lejā. Nu, kur mēs bijām lejā. Jā? Jā. Okay. Labi aptīti. Paldies, tā arī. Mēs policijas augšā. Lās. Tuvojamies. Un tas bija tas, kur mēs bijām lejā. Oho. Tas tik tālu lejā. Tas ir tas, jā, un mēs bijām tur, tajā stūrītī. Te tu augšu kaut kur varēja redzēt. Iespaidīgi, ne? Jā. Bail bija? Višk. Šitie vīri nelec, viņiem ir parašūti, bet viņi nelec. Okay, jā. Čau. Klasika. Suvenīriņi. Laikam jāsteidzās ir, lai mēs paspētu bez liekas, ne? Mēs divatā. Jā. Neviens nav, tikai mēs brauksim lejā. Tur. Vai. Daži to cable car mums un lejā tagad. Varētu tikai sāk līt, tā ir vienīgā problēma. Alkoņās būsim aizes malē pāri. Wow, reku tur apakšā mums jātiek. Un te ir viss tā aiz, kur. Pretī nāk viens arī. Šeit ir tāda lodziņa maziņa. Jā. Tur izvēlas GoPro. Klients valsts filmē. Es tev valsts skricē. Jā. Mēs tur augšā bijām. Mēs stāvējām rindā kaut kādas minūtes. Un tagad sāk maziņš mitrums no gaisa nākt, un vispār rindas pazud. Jā. Jā, tur augšā bijām ar šito aparātu. Smuki skati. Var tā liekā? Jā. Šitas brauc un vizina. Un te pat blakus ir ala. Šobrīd laukā līst, bet te ir tik daudz lapas, ka ceļš ir sauss, tur bišķiņ var redzēt mitrumu, un uz galvas kaut kas tek minimāli. Un mūs apsteidz braucamais, tas tur vilciens. Rīkštīts pie jauna dzēriena. Līči, jā. Kā tev? Un šāds salds ir ļoti. Bet ir garšīgs tagad panta. Jā? Okay. Nu tā, esam uz nākošajā hotelī. Mums ir lielā gulta, divāniņš, televizors,
leduskapis, bet mēs jau esam Slovākijā. Mēs esam Slovākijā. Ļoti smuka vieta patiesībā. Vismaz visi saprotam, ja tas viss ir eiro. Šī hotelīca. Virtuve ir pieejama. Var kaut ko uzvārīt. Tur redziet uz balkonu. Tur ir terases. Tur Rikardo ir pie mašīnas. Čau, Rikardo! Otrajā pusē pāri Kroziņš. Tur ir Čehija. Kaut kā tā. Šis bija mūsu apartaments šonakt. Jau Slovākijā. Un tagad dosimies uz termālajiem baseiniem apeldēties. Šādi izskatās. Mēs tikko kā apstājāmies kaut kādas 5 kilometrus aiz mūsu šī nakts hoteļa. Viss ir kalnos augstu. Skaisti. Braucam garām kaut kādai pilī, kas ir kalnu galā. Izskatās iespaidīgi. Tāds dabas skats no mašīnas loga. Fantastiskie skati. Braucām uz termālajā. Tagad sitam ātrās iekodiņas. Tur ir dīķis. Un šoreiz jāmaksā bija 4 eiro. Ārā nav baigi silts, bet nu, iesim tur iekšā un tad jau būs ok, ne? Jā. Arī, kur mēs ejam? Termāla basēna. Te. Un pēc tam mēs esam nobūkojuši uz 2 dienām hoteli ar visu basēnu, un spā un brokasti. Nu, spā ne, bet pūli vairāk. Basēns, jā. Jā. Būs forši. Tā nu te izskatās. Rigs gatavs? Jā. Kaut kur jānoliek mantiņas tikai. Tas griežas Mēs varam. līdz varbūt. Ko? Zemes līdz. Nu jā. Riči, kā? Forši. Patīk? Jā, bet ļoti sekls ir. Tu teici, ka ož arī, ja? Oži arī. Es tur uz saviem ceļiem staigāt. Nu jā, bet ir silts tiešām, ka izlien ārā, tad ir pavērs pat, ne? Jā. Kaut kā tā. Bija vērts? Bija. Un tad mēs te paplančāsimies kādu laicī. Jā? Jā. Man. Nu, tev arī? Pēc, kas ir? Augsts normāli. Nu jā, iekšā bija 30 grādi, tagad ir kaut 16, ejam. Tā tas viss izskatās. Ja mēs kādu pusotru stundiņu pavadām, varbūt stundiņu tālāk. Kalnu tolis izstākām pienākās. Ričs pa taisno aizskrējis, jau gaida pie mašīnas. Nosala? Tad fiks jāģērbjās. Pīt stops mums ir restorāns Zuzanna, iesim skatīties, ko mēs varam apēst. Dabujām kafiju man, Ričam kolu. Un gaidīsim, man ir kartupeļu pankūks ar cūciņu un čili. Ričs paņēma. Ko tu paņēmi? Beef fried steiku ar friškām. Jā. Kečupu. Ok, gaidam.
Un tad uz kūpu un tad uz viesnīcu, jā? Manējais izskatās pēc gulaša, ričami. Fried chicken. Nē, Nē, fried tev beef. beef, jā. Baigā, tev milzīgi porcija draudzi. Ļoti fried arī ir. Jā? Jā. Nu ko tad? Labu aptīt. Paldies arī. Paldies. Restorāns Luzā. Nu, kā tu vērtē? 10. Ļoti garšīgi. Ļoti fritāts. Garšīgi. Gaļa? Arī garšīgi. Tas, ko es ēdu, ir kā gulašs kopā ar kartupeļu pankūkām, jo kārtām salikts ir gulašs un kartupeļu pankūks. Garšīgi. Mēs uz 2 dienām esam ievākušies šeit. Mums ir aprocīts, un te ir numurs, un tajā mājā mēs dzīvosim. Blakus ir baseins, tāds forši klusi vietī. Mēs arī esam baseinā. Šitā ir manta, siera pīns. Brokastīs, galds, brālis ir paņēmis visu, ko garšīgi ēdam. Šāds brīnišķīgs skats. Mēs šādā vietiņā esam kā.